Kritēriji, pēc kuriem vecāki izvēlas dot saviem bērniem vārdu, ir dažādi. Ikvienam ir savi uzskati par to, kā jāizvēlas bērna vārds. Jeļena vienai no savām meitām ir devusi pašlaik vienu no populārākajiem meiteņu vārdiem Latgalē – Anastasija. Tomēr tas nav saistāms ar modi. Vārds izvēlēts intuitīvi. Arī otras meitas Veronikas vārds netika speciāli meklēts. Mammai šis vārds vienkārši patika. Как-то так получилось, что будет Настя. Kaut kā tā sanāca, ka Настя ir Настя un Veronika ir Veronika. Speciāli neizvēlējāmies vārdus. Tā sanāca kaut kā intuitīvi. Arī Laura savam dēlam izvēlējusies pasaulē izplatītu vārdu Roberts. Ja vēl pirms 3 gadiem populārākais zēna vārds Latgalē bija Jānis, tad tagad jau vairākus gadus tas ir Roberts. Bet meitiņu Laura ir nosaukusi par Meloru. Melora šis vārds ir reģistrēts kā vienīgais Latvijā. Pirmām kārtām Roberts, tāpēc man likās, tas ir tāds stiprs vīriešu vārds. Un Melora, cik viņa ir vienīgā Latvijā, tad viņai ir tāds vārds veidots no mana un vīramātes vārda. Daži cilvēki izvēloties bērniem vārdus iespaidojas no populāru un iemīļotu mākslinieku vārdiem. Tā arī mazā Valērija tikusi pie sava vārdiņa. Mammai un tētim ļoti patika dziedātāja Valērija. Arī vecāku reliģiskā piederība dažkārt nosaka bērna vārda izvēli. Dionis, pēc pareizticīgo kritērijiem izvēlēts vārds. Daudzi vecāki grib saviem bērniem latviskus vārdus, uzskatot, ka jālepojas ar piederību latviešu tautai, un vārds vienmēr to apliecinās. Man pašai ir meitiņa, un esmu nosaukusi viņu par Zandu, un es meklēju īsu un tādu skanīgu latviešu vārdu. Gatis un Līva. Vienkārši patika. Gribējās latviski kaut ko. Rēzeknes dzimtsarakstu nodaļā jūlijā ir reģistrēti 27 jaundzimušie, 15 zēni un 12 meitenes. Arī viņi jau ir tikuši pie gana interesantiem vārdiem. Ernests. Abiem vecākiem iepatikās. Alina. Просто нравится ими. Populārākie bērnu vārdi Rēzeknē šogad ir Aleksandrs, Armands, Germans, Gustavs, Ēriks, Alise, Anželika, Beāte, Anastasija, Daniela. Bērniem meklēti īpaši interesanti vārdi, taču arī Latvijā izsenis tradicionālie vārdi no kalendāra svītroti netiek.